ar 4.7 benzīna motoru. Šeit jau facetuts mums. Gribās aiztaisīt kā parasti. Paskat kāda stūrīte. Jo viss jau kaut kādreiz iet uz tirgošanu. Esiet sveicināti manā kanālā un sākas ar jaunu pievedumu no eksperta. 1, 2, 3, 4. Daži auto ir redzēti, daži nē. Kraujam nost, parādīšu jums. Atslēgas nav, galvenais no šoferi jāsavāc. Šeit jau facetuts mums. Paldies par ātro piegādi. Un tiekamies nākamreiz. Ja kas, ja kādam vajag, droši vēršamies eksperts. Nu, tagad parādīšu jums Opel Merivu. Jau dokuments savāc, tagad drīz jau atbrauks ar numuriem. Tikmēr parādīšu mazo Rolls Royce. Skat kāds durvis, viņam interesanti. Kā Rolls Royce, ne? Kariete. Kā domāju, tērti. Abi iekšā netīši. Iekāpjot iekšā. Gribās aiztaisīt kā parasti. Saudabīgi, ļoti saudabīgi. Braucam, gribās izkāpt. Ņemot un ar elkonis parasti gribat attaisīt. Nevar attaisīt, jo uz otru pusi. Tā ļoti nepierast. Nevar pateikt, ka patīk, nepatīk. Saudabīgi, interesanta feature, kā marketinga triks. Tātad par mašīnu. Mēs šo paņēmām kopartā ar vizuāliem defektiem sīkiem. Nopirkām, mēs viņu dabujām pa 200 eiro. Kopsumā cilvēkam nostājās piegādi manām komisijām, kopartu komisijām, stāvvietas izmaksām. Kaut kas bija pie 200, 3 pie 4000 kaut kas tāds. Zem 4000. 3,5, kaut kas 3,5 tūkstoši jāskatās rēķinos. No defektiem, viņš man liekas ir 10. gada, 1.4 benzīns. No defektiem šis te bagažnieka vāks ir izārdīts. Tas tika parādīts jau visolē. Baigi netīrs, bet tas tur tā. Kaut kur skrāpējums bija rekur, jānokrāso, sadāk sāks rūsē. Tālāk priekšā bija arī bumpers ielās. Apakšā viss kārtībā, viss smuki. Braucot, nekāda vaina, nekas negrab, smuki rūs, nobraukums 211 000. Tāda krēsli, elektriskā roķina. Šis te mums bīdās uz aizmugures priekšu, kā vajag, bet cik tīrs. Kaut kāds ekrāniņš radio ir. Tā kā krēsli arī izbīdām uz šo, cik tīrs. Atradu iekšā, pirmo reizi, otru atslēgu atradu iekšā, ka nebija rakstīts ogles beigtas, bet tas ir atslēga, tas arī patīkami. Palika un uzlīm, bet gribās te taisīt durvis, bet nevar. Tiešām interesanta feature. Ko jūs domājat par šīm durvīm? Raksta komentārā. Tā jau cena klientam sanāca baigi labā. Tā kā es domāju, es nezinu, viņš uz tirgošanu vai priekš sevis, vai no sākuma priekš sevis, tad tirgošana. Tā kā, ja interesi ir par šo auto, varat uzrakstīt, var uzzināt. Tirgosies, netirgosies, iedošu kontaktus. 1.4 benzīns, 10. gada, diezgan ekonomiski varētu būt. Tiem, kam patīk benzīnieki, tā jau kopsumā reti, ka tā vienkārši stūrīt šāda. Set pozīcijā ķipa, ne tā kā Zafīra, bet maza Zafīra. Ar iepriekšējo Merivu nesalīdzinās. Šī paudzes Meriva ir daudz labāka. Protams, kā jau saku, gaumslieta, pieciniece mehānika, kondicionieris strādā, CD, radio, Bluetooth. Priekšā elektriskajā aizmugurē, nē. Laikam vadīt, zin kā jāvelk tur tālu uz aizmuguri, tad atpakaļ uz priekšu. Neizdevīgi varbūt, tāpēc nelika. Piekusu noskalojot ātri gribēju iefilmēt. Kruīzs ir un strādā. Mazais ekrāns šeit gan. Jā, jāiztīra. Tas man baigi nepatīk, bet saimnieks teica, ka pulēs. Visu sataisīs, uztaisīs ķīmisko. Tā kā es domāju, mašīna būs nepazīta. Atskatīsiet, tomēr nebūtu problēma. Nekāds ceļas noplīdīts nav, jāapskatās, kas apakšā darās. Apakšā rūsas arī nav viss smuki. Jā, šitā mēs kopartā paņēmām, kā es teicu. Opa.
Eļas noplūdes arī nav. Riepas tīri ok vasaras. Tā kā, lai labi kalpo, un mēs ķeršos klāt, rādīšu jums nākamos auto. Un turpinājumā pastāstīšu jums par BMW. Tūlītās jau klients atbrauks ar numuriem. No Beļģijas izsoles paņēmām šo 11. facelift, kā jūs redzat. 2-litrīgs dīzels X-Drive, 14. gada beigas. Paņēmām izsolē pa 11 000 eiro, klientam sanāca kaut kur ap 13 000 eiro šeit. Ar tādiem sīkiem defektiņiem. Rekur noskrāpēts. Un priekšā bija te buktīte, te noskrāpēts un spogulim šeit stikliņš. Viņam jau ir 2-litrīgais ar indeksu B. Parādīšu maziņš tās motoriņš. Pa pilsētu braucot, parastam cilvēkam bija tīri ok, tīri žiperīgs. Es viennozīmīgi ņemtu 3-litrīgo, jo patēriņš man sanāk tāds pats. Vidējais man bija 5,6, cik es paspēju aizbraukt uz numuru salīdzināšanu. Šie esot labāki par Renault motoriem, kaut gan es par Renault motoriem neko sliktu nesaku. Bet es tiešām vienjauders skaņas un jaudas rezerve, lai būtu. Ārā vilciens, tikmēr iekāpšu iekšā. Lielais ekrāns, jaunā multimēdija. Parkingi, atpakaļskatu kamera, sēdekļa apsilde. Palielam vairāk nekas tāds. Nobraukums 225, oriģināls paskat kāda stūrīte. Tādām jābūt stūrēm, ne pie 225. Viss ir atkarīgs no komplektācijas, kāds materiāls stūrē, ar kādām cimdiem, bez cimdiem, ar kādām rokām braukts, gredzens ir, gredzena nav un tā tālāk. Gaišais sāda salons, parastais, bez lūkas. Cilvēkam ļoti patika. Vakar, kad atbrauc pakar dokumentiem, apskatījās, beigās starā bija. Starp citu, tūlīt atbrauks pats saimnieks. Meks jau ir piebraucis, pēc skaņas dzirdu. Jā, te vana bija iPhones, ne? Augsts izējies, cietais disks. Nekas tāds wow, bet nav arī pats plikākais. Es domāju, paši pamati ir, kruīzes ir, klimata kontrola ir. Jā, kā teicu, braucot ir diezgan tās dinamisks. Man ir tīpaši pēc būsa. Bet, es viennozīmīgi ņemtu, kā jau teicu, 3-litrīgo jau iepriekšējos video. Es esmu to teicis. Ieteiktu palikt pie 3-litrīgajiem moto. 3-litrīgs dīzels, šis ir 3-litrīgais. Ja šis BMW būtu 3-litrīgs, noteikti ņemat 3-litrīgo. Jā, 3-litrīgs un 3-litrīgo fans. Skaņa 3-litrīgam ir daudz patīkamāk. Gribās 3-litrīgo. Bet kam nav svarīga tā skaņa vai tā dinamika, droši var ņemt arī 2-litrīgo. Varbūt būs nedaudz ekonomiskāks, bet uzturēšana, es domāju, 2-litrīgam būs nedaudz lētāk, tomēr 2 cilindri mazāk. Parādīšu, cik aizmugurē jau F-indeks, jūs jau vairākus esat redzējuši. Tāds aizmugurēs salons. Viņam ir aizmugurē elektriskais bagažnieks, vai aizsartu durvis. Tagad numurs atvedīs uzliksim. Ja, kur bagažnieks, šitais bija ieslīvējies tās bagažnieks. Faceliftam, kas nezin, nedaudz savādāki luktur iekšpuses aizmugurē. Šeit vairs nav pagrieziena, vienkārši metāla imitācijas. Pagrieziena aizgāja spoguļos, bumpera šī daļa savādāka un nedaudz luktur iekšpus savādākas. Ļoti minimāli, kas mainījies, ir jaunā multimēdiju sistēma un metāla chromēta tās maliņas navigācijai. Tas arī viss, puselektiskie krēsli, diski maziņi, bet senatoties laba. Tā kā pabrauks, lai papriecājas, un tad jau kādam no jums arī būs iespēja viņu pabraukāt. Ies uz tirgošanu kaut kādu, jo visi jau kaut kādreiz ies uz tirgošanu. Un nākamā rādīšu jums šo Jeep Grand Cherokee, ko jūs jau iepriekšējās daļās redzējāt, kad es Vācijā skatījos. Mēs viņu paņēmām par 4700, ja pareizi atceros, 2002. gada ar 4.7 benzīna motoru. Un pats labumiņš viņam ir oriģinālais nobraukums 134 000, tā kā ļoti solīdi. Un jā, apakšā pirmkārt durvju kantītes, viss rāmis, arī viss smuki bez rūsas, redzat? Viss tiešām stēžos, viss, ko viņam prasītos no ārpus izdarīt. Nopulēja priekšējais lukturus, tas ir tāds. Pārējais viss baigi forši. No tehniskajām lietām viņam derētos
kas viņam bija? Stūris pastiprinātais gaudo, un stūri griežās tikai pa labi, pa kreisi negriežās. Tas tika pateikts, tas bija zināms. Parādīšu, kas te aizmugurē. Tās bagažnieks, nekas iekšā nav tīrījis, neko. Bagažnieka vāks neturās, kur tas tā mīts, tur stāv. Ir kāds disks smūgs. Ja mēs tos notīrīs, viņi tad paši būs. Šis stāv reku atpakaļ skatu kameras ekrāns. Tādus pirmoreiz redzu. Vispār smuko šeit. Krēst, tik ērti mīksti. Reku es jau nopirku stūs pastiprinātās šķidrumu dalēju, lai nenočakarētu. Atdevu arī to piekabi sāķi galu. Tīri labu komplektāciju. Jo, reku, elektriskie sēdekļi, atmiņa, nolaukāmies poguļi, loģiski visi elektriskie krēsli, kruīši, pērots ielikts, kepholderiņi. Te kaut kāds kompīts ir, kā jau amerikānis, šīs paudzes. Pa tādu naudu, kā saka, jābūt fanātam, sēdekļa apsilda, kondiška strādā, skaņa gan forša, skaņai forša, izbrauktas mazu aplīti, izbrauc jaudu jau nevar saprast, bet patīkam skaņa, un baigi ļenganais mīgs tāds. Vēl pārsteidz reku te gaismiņa, un reku var vēl regulēt spilgtumu. Tādu es vēl neesmu redzējis. Rekur, divas atslēgas ar pultīm. Saimnieks bija opīts, no 10. gada viņš braukāja tikai. Viņa tam opītim esot bijis 3 vai 4 mašīnas. Pamatmašīna, svētdienas mašīna no Camaro, šīs vēl viens svētdienas auto, un tad vēl kaut kas viņam tur bija. Tā kā tā. Jā, rekur 134 nobraukums. Nezinu, bet kā uzgāzē. Viss nokritās. Parādīšu atpakaļ skatu kameru. Ieslēdzam, pagriežam galvu, un rekur tur ekrāns, rekur. Un tā skatāmies, kur braucam. Tīpa tā nevar redzēt, ja? Opā. Nav diezko skaļš, bet patīkam burbuļot. Tā jau forši, protams. Ko īpašnieks darīs? Braukās uz mežu vai ikdienā? Viņš teica, ikdienā braukās, bet kā sapratu, vai liks gāzi vai nē, nezinu, cerams, ka neliks, bet tā jau viņa izvēle. Braukās ceļojumos ar viņu, tā jau gan jau gāzi liks. Tā kā, lai labi kalpo, buņģi baigi labā, tehniski viss kārtībā, parādīšu motoru. Cik savs motors. Tur arī viss smuki pa smuko. Tātad rekur motors, kā redzat, viņš nav tagad pēdējā laikā mazgāts, bet viss savs smuks. Te nedaudz kaut kas, šeit es lēju uz šķidrumu, tāpēc te bija noticējis. Bet ļoti savs smuks, viss smuki. Tā kā tā, rītdien atbrauks pakar dokumentiem, un tad jau arī savāks kaut kādā tuvākajā laikā. Tas ziņošu, varbūt kādu update, varbūt kaut kas būs par to. Un tagad parādīšu par šo Kedijs, ko es jau redzēju iepriekšējās daļās, es ņēmu Vācijā viņu. Tagad viņš šeit, uztaisīju viņu salīdzināšanu, noskaloju. Tātad 2007. gada 1.9 dīzels ar turbīnu, mazie zirgi tur 68 vai cik viņam tur bija. Paņēmām par 3,5 eiro ar PVN. Divas atslēgas ir no ekstrām. Pēc tam parādīšu, kas aizmugura tāds. Un tev tās biki rūsiņš. Kopsumā baigi dzīvējis, pārkrāsots viņš nav. Kaut kā viena detaļas apakša kaut kur bija, tur man liekas, piekrāsots biki. Divas atslēgas, kā jau minēju. Rūt smuki, kļūda uz spraustu vienu, tas jau klientam tika pateikts. Pirmdien jau vedīšu, tāpēc jau rekur piekabes tavs, piekabes dzīšu un atdošu. Tāds salons, te ieplēs, bet tas ir sīkums. Neko netīrīju, tāds viņš arī ir. 259,000 km nobraukums. No ekstrām ir radio, augstuma regulējums sēdeklis, centrālā atslēga ar pulti, turbīna ekstra, jā. Tā kā jā, servisa grāmatiņa kaut kāda tur ir, pat nauda bardačokam nebija, komplektācija mazā, bet darba zirgam ļoti labi, savulaik strādāja par kurjeru, bija tāds aparāts tikai ar pasažieru vietām. Mēs ar Gintu braucām, strādājām par kurjeru ar tādu baigi izturīgais dampis, bet tie, kas ir braukuši ar kadiem, zina, cik viņi ir izturīgi. Te uztaisīts tāds saurums, gan jau tā kaut ko garu varētu iekraut. Tā kā tā, labs darba zirgs, pa lielam meklēsim vēl tādus. Jo pasūtījums, kā jau minēju iepriekš, ir uz vairākiem kediem, kravas, lai būtu labā stāvokļa. Ir tāda buktīte šur, kaut kur tur vēl. Logu tīrītāja nav, bet,
priekš darba zirga, ņemot vērā, kādi tie autiņi būs pēc gada 2 pa Latvijas ceļiem. Šis ir ļoti foršs un lai ilgi un forši kalpo. Parādīšu vēl vienu aparātu, kas tagad ceļā. Šodien man viņu uzkrāva Vācijā. Pieredoma, ka rītdien vakarā jau būs Jēkabpilī. Pirmdien aizbraukšu pakaļ un tad parādīšu to eksemplāru. Droši rakstiet komentāros, ko jūs vēlaties, lai es pastāstu par katru mašīnām, kuram es atzinu vai uz tirgošanu vai priekš klienta. Pasāds ir aizgājis. Tie, kas nezina, tā kā meklēju es kaut ko uz tirgošanu, kādu, principā Bembi. Ir bijuši varianti X5 ar 7 sēdvietām, bet tur ar dokumentiem man nesagāja. F01, starp citu, tagad man tās prātā sēž. Varbūt to paņemt, kā sakat, ir jēga tāds aparāts ņemt vai nē. Braucam uz Jēkabpili. Nu, jūs braucat, es vēl te pabeigšu strādāt. Tātad nobeigumā parādīšu jums, jūs jau zināt ko, šo Isuzu noskaloju, sagatavoju pats viņu dokumentiem, braukšu uz numuru salīdzināšanu un tad atdot autiņu. Tāda šo jūs jau redzējāt iepriekš, kad lietas lija Vācijā skatījos, tas ir Isuzu D-Max 14. gada, ja pareizi atceros 2.4 dīzelis šis laikam bija, ar 82 000 nobraukumu, daudz labāks par to otru, kas tu tālumā stāv. Bet attiecīgi viņš ir 2 reizes dārgāks. Jaunāks modelis šis, mazāks nobraukums, mazāk krūzes, labāka tehnika. Šīs sniega lāps man palika Jēkabpilī, es atvedīšu ar busu biki vēlāk. Rītdien, es domāju, es atvedīšu, pierēs aizvedīšu viņā. Nu, pagaidām nav tas tik steidzami. Aizmugurē labs dārgs kaisītājs, kur iekšā saber sāli. Te uzliekas šis te parādīšu. Šis te aparāts uzliekas un tad kaisās. Jā, aizmugurē arī šeit ir sēdvieta. Kā jau minēju, tajā nav vērti, bet priecīgi, ka vēl ir paņēma līdzi, vismaz nesalīs. Šitie visi priekš lāpstas. Tā ir kamera gan priekšā, gan aizmugurē. Automāts, sniega lāpstai joysticks, kas man jocīgi likās. Krieviski sarakstīts te Vācijā. Nu labi. Tas ir vadības bloks priekš kaisītāja. Kondicionieris strādā. Bluetooth ir saslēdzis ar telefonu, bet labāk par telefonu nerunāt, jo Bluetooth ļoti slikti dzirdēt. Kruīzs ir, viss strādā, viss vakar forši braucās, varbūt prasītos riepas nobalansē, bet tas arī viss. Es zinu, ka viņi mainīs eļļas, ka pat kārbā eļļas samainīs durvis tā kā Opel Meriva vai tā kā Rolls Royce. No labām pusēm varās. Jā, redzat, pavisam savādāks tas skats uz dzīvi. Te jau ir daudz labāk, bet viss tiks apstrādāts, lai neaiziet pie dieviem pēc pirmā ziema, jo sāli viņš redzēs daudz. Otrie lukturīši. Šeit ar papīriem bija vienkāršāk, te tekstiskajā pasē rakstīts, ka ir pārbūve. Nu, redzēs numurs atzāšanā, ko teiks, bet neatsūtie vienu tekstisko pasi. Redzēs, kā būs, vai varēs pieprasīt, vai derēs ar kopiju. Domāju, kopiju, ka nederēs. Tā kā arī neliela aizķeršanās. Pilnpiedziņa loģiski, viss strādā. Divas atslēgas akumulators bija slikts, bet piebūstojām, atbrauc no Jēkabpils, viss strādā smuki pagaidām. Nu, šodien vēl neesmu darbinājies. Priekšā tagad ieslēgta šitās gaismas, deg sūdīgāk nekā atpakaļ gaita. Vakar brauc iekšā pagalmā pa tumsu un baigi labi spīdēja, jo aizmugurē papildus LED gaismas salikts ar reklu apakšā. Tā kā tā. Jā, šodien reklu kamera vēl te uzlikta. Lai labi kalpo, Gins jau tagad priecīgs. Tas viņa būs darba auto Gintam. Mēs uzkrausimies, tūlīt vedīsim tehniskajam dienestam tos autiņus. Nāc ar reklāmiņiem viņiem. Un paldies, ka skatījāties šo garo video ar nākamajiem autiņiem. Mēs jau lasam nākamos pēc pasūtījumu, kas un kā. Tā kā paldies, ka skatījāties, spiežam laiku, rakstat komentāros. Viss, kas jums ir sirds, ko uzlabot. Un centīšos arī TikTokā uztaisīt kādu tiešraidi, lai varētu pakomunicēt tuvāk. Kā jau rudenim jau tuvojoties pienākās lietus līst, un kā jau teicu, pēdējā kadri uzkrāvušies esam, brauksim paši ar šo. Matīs palīdzēs aizvest to, aizbrauksim uz numuru salīdzināšu ar šīm un atdosim abas mašīnas šodien. Tam gan papīrus nezinu, vai vēl paspējuši sakārtot, bet nu, strādājam. No ko brauksies šo Šarlandru? Ar busiņu. Ar busiņu, jā. Galvenais pabraucam kādu zema tilta vai pazemi stāvvietā. Akmens tilta. Akmens tilta, domāju, nav nekas traks. Nu,
Varbūt arī, jā. O tā, labi. Paldies vēlreiz, ka skatījāties, un tad tiekamies nākamajos video ar nākamajām mašīnām. Moš aizbraukt uz Lietuvu, ko sakat?